Telpā notiekošā sekcija A2 notiks latviešu valodā, un es būšu tas, kas vadīs šīs sekcijas darbu. Man tikai jautājums, ne visi pazīst Jānis Balods, lūdzu. Ir ieradies. Kāds reģistrācijas nebija? Nav Jānis Balods. Ja kaut kas jau pat labi ir atnācis. Nu, ja nepiesakās, tad reģistrācija nepārāk. Nu jā, tu vairs ko tādā gadījumā, tad varbūt mums nav tik ārkārtīgi spiedīgi ar laiku. Es tātad, protams, ļoti priecājos, ka mums visiem rodās diskusijas, bet lieta ir tāda, ka pulksten 6 un ne minūti vēlāk mums šī darba ir jāatstāj. Ja? Tā kā ja mēs kādam vienam ziņotājam dodam vairāk laika, līdz ar to kādam citam ziņotājam šī laika pietrūkst. Tāpēc es ļoti atvainojos, bet tiešām centīšos ļoti skatīties pulkstenī, bet nu tā kā Jānis Balods nav atnācis, ko man tiešām žēl, viņa ziņos man likās interesanti, bet nu tātad es tātad sāku šo mūsu sesiju. Pirmais ziņotājs tad būs Latvijas ekonomikas asociācijas valdes loceklis Gins Turlējs. Es Jānis Balodu reiķinos, ka viņa ziņojums nebūs, tad nākošais ziņojums būs Raigars Plotkāns. Un visbeidzot, Anna Abeltiņa, visi trīs ir mūsu Latvijas ekonomikas asociācijas biedri. Tātad mūsu sekcijas darbs beidzās 15:50, un tātad laiks tādu ziņojumu 20 minūtes netiek mainīgs, bet laiku diskusijām es tad, kā saka, izrēķināšu, ja, lai mēs tiešām iegūtu iekovēto laiku. Labi, paldies, un tātad es dodu vārdu Gintam Turlējam, viņa ziņojumu. Jā, paldies, Mēls. Es varbūt šoreiz tiešām vairāk runāšu par to, kā ātrāk un efektīvāk tikt augšā par to elevātoru, ja, ar liftu, par to, kā varētu sasniegt efektivitāti. Tā ir mazliet tāda arī lielā mērā jūs redzēsiet par to, kas būs rīt un kas to šodien līdz galam nav izstrādāts. Jā, diemžēl tiešām. Vai par laimes kungs šodien nebija, ka zvanīja pirms stundas, viņš vēl teica, ka viņš tur nesaprot, vai viņš būs vai nebūs. Nu, laikam ar dažiem ir praktiski līgumi. Tiešām nav vairāk kāda izdarīt, tad ir mazliet tāda mierīgāka tāda diskusija. Jā, no 20 minūtes, protams, nav ļoti daudz. Un sevišķi lektoriem, kas pasniedz daudz stundas augstskolā. Tā. Tad mazliet par informācijas tehnoloģiju. Jāatzīst, ka šī tēma ir arī priekš manis mazliet jauna. Man nepatīk runāt atkārtot par tām pašām tēmām, teiksim, ir daudz par biznesa vadību, par valsts konkurētspēju, ko es esmu jau daudz pētījis un daudz runājis. Ar šo tēmu es esmu saskāries diezgan nesen, bet man liekas, tā ir ļoti interesanta. Un es arī mazliet mēģināšu varbūt izklādīt auditoriju un pastāstīt tiešām kaut ko jaunu par to, kas būs rīt. Jo mēs zinām, ka informācijas tehnoloģiju loma mūsu dzīvē pieaug aizvien, un nav īsti sagaidāms, ka viņi varētu samazināties. Nav tādu faktoru redzami. Ja kāds pētījis inovāciju vēsturi un pasaules ekonomikas attīstību, tad, kā mēs zinām, pēdējos 50 gados ar ļoti lielām inovācijām diezgan bēdīgi patiesībā. Ja mēs paskatāmies pagājušā gadsimta sākumu, pagājušā gadsimta beigas, tad tur ir vesela rinda ar šausmīgi nozīmīgiem atklājumiem un tehnoloģiskiem uzlabojumiem, ja? Teiksim, sākot ar reaktīviem dzinējiem, ja? Nu, turpat arī pirms tam bija propelera dzinēja lidmašīnām, atomenerģija un tā tālāk. Tur vesela rinda elektrība, elektrifikācija, visas pasaules ekonomikas. Un patiesībā tām inovācijām vajadzīgi zināms laiks, lai ieskrietos, ja? Teiksim, pēc 20-30 gadiem sākas ļoti lieli efektivitātes uzlabojumi, kad viss tas ir uzcelts un ielaists dzīvē. Un patiesībā, diemžēl, pēdējos 50 gados tādi fizikāli atklājumi, kas būtu nozīmīgi, nav bijuši. Kas notiek pasaulē, ir informācijas tehnoloģija revolūcija. Tas ir pēdējo laiku kāds vienīgais, nozīmīgais jaunais elements pasaules tehnoloģijās un pasaules ekonomikā, kas aizvien vairāk tiek ieviests dzīvē. Datori vēl aizvien paliek ātrāk, bet patiesībā tagad arī ir sasniegta tā robeža, kad procesori vairs nevar kļūt ātrāki, jo viņiem vienkārši ir sasniegusi tādas kaut kādas fizikālās robežas, ka jau viss tā procesora būtība ir
ļoti smalka, ja, teiksim, tur tie izmēri ļoti maziņi, pie tam viņi sāk pārkarst. Un, lai tagad palielinātu datoru ātrumu, vienkārši tiek liktu vairāk procesori kopā. Nākamais solis, protams, būs kvantu datori, kas es domāju, ka būs, es ticu, ka būs, bet, protams, arī tur vēl ir kaut kādi gadi 20, 30, lai varētu iet bišķi tālāk par kaut kādām vienkāršiem aprēķiniem, kas tagad ir iespējami, ja tur ir ar 8 kubitiem vai 11 kubitiem, un kaut kur jau ir kaut kāda pilota ar šifrēšanā. Teiksim, dažas uzņēmuma vadīgas funkcijas, piemēram, algu izmaksas un vēl kaut kas ir jau kopš 50 gadiem, ja, datorizētas. Tik parasti minēts klasiskais piemērs, kā uzņēmums Accenture, ja, viņa priekštecis Anderson Consulting, tas tika nomērīts nosauksmes jau 50 gados, viņiem, man liekas, General Electric palūdza datorizēt algu uzskaiti, jau tad bija tas lielais mainframe dators, kurš ir viens istabas lielumā, kur šī algu uzskaita tika veikta, un tad, teiksim, arī tur dažas biznesa funkcijas, ja, tur tautas skaitīšanā tika izmantot datori jau pirms 60 gadiem, tie lielie. Bet, nu, protams, kad ļoti tāda liela revolūcija notika ar pirmo Excel priekšgājēju, ja, tā angliski sauktos spreadsheets. Šis spreadsheets vārds nebija fizikāls, ja, tas nozīmē visible calculator. Es esmu skatījies, kā viss pie šīs lietas aizsācēja runā. Ļoti interesanti, kas patiesībā radīja tādu lielu revolūciju, ja tur iespējams prognozes ātri, dinamiski pārskatīt un daudz ko aprēķināt ļoti vienkārši, iedomājieties, kāda bija grāmatvedība, kāda uzņēmuma plānošana, papīra laikmetā, tas bija kaut ļoti sarežģīts, jā, un tur ildīties vienreiz ar vienu ciparu, tad viss aiziet greizi, un tad jāpāraksta visas tās lapas no jauna. Nu, protams, šo ideju pārņēma Lotus 123, daudzveidiem platformas. Tomēr, jā, šis datorizācijas līmenis visu laiku ir palielinājies pēdējos, varbūt 20 gados, ja, kurš ir galda datori un kopš šīs spreadsheets programmas ir pieejams, ja, tur sākumā VisiCalc, pēc tam Lotus 123, tagad jau mēs dzīvojam ar Excel kāds 20 gadus, un patiesībā neko labāk nevienam nevajag. Nu, tāds revolūcijas ir diezgan maz bijis. Viss jau kādu laiku atklājas tīklā. Protams, aizvien tiek izmantot šīs pašas spreadsheets programmas, Excels un tam līdzīgie. Grafiki visādi, ja, tur zināmie tie stabiņi, visādi tie pīrāgi, ja, aplīši, viss ir balstīts SQL datubāzēm un datu noliktavām, par kuras varbūt detaļās neiešu vēl tālāk. Bet tā SQL tehnoloģija tiešām ir dominantā un jau 40 gadus ir vienkārši visiem saprotam un matemātiskiem pamatiem. Un tikai tagad sākas jauna datubāzes tehnoloģijas, kas ir, tā saucamais nav SQL, kas nav balstīts uz šo IBM izgudroto jau, man liekas, tur pat vairāk 40 gadiem, tur jau ir kaut kā 50-60 patiesībā tur pirms sākuma. Nu, uzņēmuma vadībā ir šeit uzskaitīti, ja tā lielākie spēlētāji, tās popularitātes kārtībā, SAP, Oracle un Microsoft patiesībā. Viss pārējais ir diezgan maz reģionāli spēlētāji, ja. Teiksim, katrā valstī jau katrs stājas kaut ko savu, bet, nu, pēc izplatības ir SAP, pēc tam Oracle, pēc tam Microsoft. Tirgus diezgan koncentrēts patiesībā. Ir ļoti interesanti tāda lieta arī datoru zinātnēs kā standarts. Patiesībā visās jaunajās tīkla industrijās, ja, kur daudz kas ir saslēgts kopā, kur dati tiek migrēti no vienas puses uz otru, ar ko sākotnēji viss cīnījās, ka nebija vienot standartu, un tad bija šausmīgi grūti kaut ko pārmet vienas vietas uz otru. Tāpēc mums ir operētāja sistēma gandrīz pasaulē viena dominējošā Windows, ja. Protams, ir Dostu Linux un Apple operētāja sistēmas, patiesībā tas ir gandrīz viss, ja, pārējais kaut kāds profesionālās lielām sistēmām. Un, lai būtu vienāds standarts, ja, lai savā starpā ierīces, lai varētu komunicēt, ja, vai apmainīties failiem, ir standarts, un tāpēc arī varbūt ir šī koncentrācija tirgus diezgan liela. Kaut kādu nišu spēlētāji ir, bet viņi tirgus daļa patiesībā nav īpaši taču būtiski. Excels aizvien ir biznesa inteliģences karalis, ja, visi to lieto. Pārējās aplikācijas ir diezgan līdzīgas, arī tur smalkās kaut kādas biznesa intelligence aplikācijas. Nu, kaut kas līdzīgs, tur ir tie paši tur grafiki tāda paša veida, nu, tie dati tur, jā, stabiņos, rindiņās, kolonās, un tāpat viss arī notiek. Pēdējais laikā
pēdējā laikā tās lielākais izgudrojums bija ir dashboard, ja tā saucamais, tas vadības panelis, kas izskatās šādi, ja teiksim uzņēmuma vadītājiem, tur tos galvenos rādītājs uzliek ļoti saprotamā veidā, ja tur, teiksim, cik pagājušajā nedēļā pārdeva daudz, vai ne, tur kādas izmaksas varbūt, nu šādi, tāds vadības panelis. Un tad es sākšu runāt par to jauno tendenci ir gamification, ja. Es nezinu vispār kā to latviskot, es neesmu īpaši mēģinājis, spēlizācija, ja. Kas tas ir, cik efektīvi tas ir? Nu, principā tas dashboard, tas ir pirmais elements šajā gamifikācijas virzienā uzņēmuma vadītājiem, lai viņš sajustos kā braukšanas datorspēlē, ja viņam priekšā tāds instrumentu panels, tā kā mašīnā. Ideja ir tālāk, protams, visas reālās pasaules aktivitātes pārvērst spēlēs. Paradoksu ir pamanījuši daudz gudrie prāti, tagad beidzot, kad cilvēks maksā un savā brīvajā laikā spēlē datorspēles, ja, un ļoti to vēlas darīt, arī pieauguši cilvēks tagad ir izauguši datorspēlēm, kuriem tagad ir 40 gadi, ja, viņi arī vēl aizvien spēlē tās spēles. Tomēr viņi ir nelas kā iet uz darbu, vai ne, un viņi prasa lielu naudu par to, lai viņi strādātu. Varbūt kaut kā to varētu apvienot, ja viņiem maksātu mazāk, un tad viņi tur daļēji arī nodarboties ar spēlēšanos. Vajag radīt spēles elementi, dot punktus, dažādus tur nozīmītas, ja, tur sasniegums. Ļoti populārs, ļoti tagad tas viss ir moderns, šī lieta, ja gamifikācija, viss domā, kā varētu tās visas uzņēmuma vadības sistēmas, citas sistēmas, savas mājaslapas padarīt par spēles elementiem. Spēles elementi saturošas, tomēr, nu tā ļoti plaša izmantošana augsts laiku nav notikusi, ja ir kaut kādi pilotu projekti, kur diezgan veiksmīgi ir parasti, bet, nu, vēl mēs neesam tajā līmenī, ka visu to lieto. Nu, tas ir iespējams, jā, ir arī iespējams ar visām tām populārākajām uzņēmuma vadības programmām savietot un mazliet par mazo zinātnisku izpētīt, un patiesībā arī pētnieki, kas to pēta, ir ļoti pozitīvi noskaņoti. Ir zinātniskās publikācijas par šo tēmu patiesībā jau radītas, kurā jomā tas tiek, tas iekrīt īsti nav skaidrs, ja tas ir daļai biznesa vadība, daļai psiholoģija, daļai informācijas tehnoloģijas. Tā, nu, tās nav datorspēļu radīšana, ja darbvietā patiesībā tā nav tikai punktu došana un kaut kāda nozīmīša došana. Tā ir spēļu mehānikas integrācija, ja, nespēļu vidē patiesībā, lai palielinātu to iesaisti un dalību. Jā, nu, tā nav lielā mērā ir nākotne. Es teiksim, pirmo reizi jāatzīst, pirms nepilnu gadu par šo terminu uzzināju, noteikti viena grāmata, Harvard Business School Publishing presa izdevusi, bet tur ir daudz grāmatas rakstījuši šo tēmu patiesībā. Nu jā, nu tas ir spēļu elementu izmantošana tradicionāli tādās vietās, kur it kā nebija nekādas spēles. Ja mēs iedomājamies uzņēmuma vadības sistēmu, tas šausmīgi kaut kas nopietns, vienīgi tas uzņēmuma vadītāja panels, ja tāds jocīgs izskatās pēc datorspēles mazliet. Nu, teiksim, militārās jomā šī lieta, protams, ir varbūt vissanāko vēsturi, ja tur ir divi cilvēki pētījuši, kur jau Romas impērijas laikos, teiksim, civili iedzīvotājiem, kas daudz sasnieguši, Romas armija uzdāvināja bultu bez uzgaļa, ja? Iedomājieties, kas ir bulta bez uzgaļa, tas vienkārši koku gabalos ar kaut kāds skaliņš, un cilvēki ļoti ar lielu lepnumu paņēma to, ja? Un uzlika mājās sienas, kad viņš ir svarīgs cilvēks, un, nu, jā, viss tās medaļas armijā, protams, ja? Un tā tālāk, tas ir solis šajā virzienā. Nu jā, nu te ir mazliet tāda vārnīca, tā, jā, tādu laiks. Nu te ir piemēri, ja tam kaut kādām datorspēlēm, tas ir veiksmīgs, un tad mēs varētu domāt, kā tos elements pārvērst reālo dzīvi. Nu, teiksim, ir kaut kāds interesants efekts smadzenēm, ja mēs zinām, ka cilvēki var spēlēt tās datorspēles un patīk daudz dot. Kaut kāda balva tiek dota par pūlēm. Visu laiku notiek atpakaļ saiti, ja tu ļoti, cik tu veiksmīgi kaut ko izdarījis, kaut kādi īstermiņa un ilgtermiņa mērķi. Un ir citi cilvēki, ja sociāli elementi arī ļoti svarīgi.
Nu, tātad kaut kāds balvs par sasniegumiem, tad ir kaut kāds tur vairāk līmeņi, ja, kur ir kāpt augšā, un sabiedriskais elements, ja, kolaborācija grupā. Jā. Nu, daudz, kas var tikt tomēr padarīts vairāk par spēlēm līdzīgu, protams, kad nekā mēs esam šodien iedomājušies, varbūt. Šlaik šī lieta, ja, ir tāds Gartner Hype Cycle, kad sākumā viss ir ļoti moderni, ja, teiksim, agrāk bija dotcom bums, ja, un kad pēkšņi viss sabruka, tad tomēr cilvēki atnāk atpakaļ, ka tomēr tik slikti jau nebija, vai ne? Nu, arī izskatās pēc mūsu nekustamā īpašuma cenu līknes, ja. Nu, šis gamifikācijas elements ir kaut kur šeit, ja. Tas pasaulē rīks, es zinu, tiešām, tas ir ļoti populāri vispār to runā, bet īsti neviens vēl nav izdomājis, ja, kā līdz galam to pielietot. Un, nu, varētu būt, ka mazliet popularitāte nokritīs, un tad beidzot cilvēki sāks to masveidu pielietojumu izmantot un iegūt produktivitātes uzlabojumus ātrāk likt uz augšu. Nu jā, nu tās nedaramās lietas, ja, tur piederēšana, ja, tur draudzība, jautrība ir varbūt būtiskāk par burkānu un to koku, jo, kur, teiksim, ir kaut kādi draudi, līderu saraksti, ja, kuri gan varbūt ir labi patiesībā, es atries par viņiem, ja, bet ir arī daudz pret. Nu, ir jābalansē tādā vidējā tunelī, ja, starp to izaicinājumu, ja, kad un prasmēm, kāds tiek sasniegts, ja. Kā es atceros, ka viens labātājs Briselē no Dānijas, kad visu laiku ir jādabū, jātiek pie bumbas, un ja tu tavs viedums ir pārāk tā no konsensus, tad tu vispār stadionā neielēži, ja. Ir visu laiku kaut kā jādara cilvēku uzdevums, kurš viņiem ir pietiekoši grūti, bet izpildāms. Un tad saglabājas tā intriga un interese. Ļoti interesanti, teiksim, no LinkedIn varbūt kāds pazīst, ja, sociālais, nu, tāds biznesa kontaktu portāls, kurš ļoti stipri palielināja savu to lietotāju profilu aizpildīšanas procentu, vienkārši to, ka tika ieliks tāds stabiņš, ja, cik procentus tu esi sasniedzis no tā visas informācijas aizpildīšanas, maksimāli varētu aizpildīt. Visi ierauga to stabiņu, viņš saprot, ka viņam, teiksim, ielikt atzīme 9 no 10, ja, bet viņš grib 10 no 10, un tad viņš tur centīgi pild iekšā informāciju, ja, tad uz tiem zemākiem vēl vairākas motivācijas. Nu jā, nu tā ir tā attīstība par līmeņiem, ja, teiksim, tas dzīves cikls jau, nu, progresīvi. Tur ir, jā, dažādi līmeņi, protams, ir vajadzīgi. Nu, tas viss sastāv no dinamikas, mekānikas un estētikas, jā, jābūt skaisti, dinamiski un tur mehānikā jābūt, nu, teiksim, tur ir temps, kaut kāda progresija. Spēļu automāti lieto šo visu tehnoloģiju, patiesībā un izpētījuši, ka cilvēkam vajag kaut ko iedot vai nekad nevajag paņemt, lai viņš justos interesēts turpināt. No turienes var smelties idejas. Jā. Nu jā, tas, teiksim, cilvēku rāda ceļu. Nu jā, nu te dažādas tās arī emocijas, ja, kas tiek izmantotas. Emocijas vada to rīcību un piederību. Laba spēle vada spēlētāju tādā emocionālā ceļojumā. Ir kāds pētnieks Bārtuls, ja, ir sadalījis spēlētāju tipus 96. gadā, ja, starp interacting, acting, players and world, ja, killers, achievers, socializers, explorers. Un patiesībā, jā, nu, killers šeit ir ļoti slikts, varbūt, kas tur krāpjās visu laiku, domā par sevi. Un vajadzētu šeit tie achievers, ja, varbūt tos visus savus darbiniekus virzīt šajā te kvadrātā. Tad ir vēl tālāk Social Actions 2010. gadā, ja, pētījums, kas ir arī sadalījis tās emocijas svešajos te visos kvadrātos, un te ir izaicinājums uzvarēt, radīt, salīdzināt, ja. Un šis arī varbūt ir svarīgi. Šajā kvadrātā, protams, nevajadzētu spēlēt uzņēmuma vadības sistēmās, ja tur ir kaut kāds krāpšanās, tur negodīgi rīcības citiem attiecībā. Jā, nu, tad viss tā sociālā interakcija notiek ar šo. Un, protams, ka jāatrodās šeit, jā. Starp biznesa mērķi jāsavieno ar
spēlētāju vajadzībām, lai cilvēkiem būtu interesanti un lai biznesa mērķi būtu sasniegti. Ja. Šeit ir smart gamification, citējais elements. Nu, jauniem liek, protams, ievažīt sistēmā, viņas apmācības ļoti efektīvi patiesībā ir online apmācības, kas ļoti samazina izmaksas jauno darbinieku apmācībai. Tas ir dārgs pasākums, ja, un tad viņš varbūt pēc 3 mēnešiem pēc gada aiziet prom, atkal jāapmācās. Jā, ekspertiem vajag visu laiku kaut kāds jaunus cilvēkus, jaunas rīkus varbūt. Nu jā, nu un tad šeit mēs redzam, ka tas viss ir ļoti palielināto, teiksim, darbinieku iesaistītību visā procesā. Nu šeit ir viens piemērs kā līderu saraksts, ja. Tas ir kā daži ir pret, bet man liekas ļoti laba lieta patiesībā, kur mēs redzam, kurš ir daudz ko sasniedzis, teiksim, darbā, kurš ir nokrītis uz augšu, tur viņiem komunicēt, varbūt iespējams sarunāties. Jā, nu tā sacensība ir ļoti laba. Jāsaprot, ka savu darbinieku kooperācija arī ļoti svarīga, ja, ka viens darbinieks ar savu to sistēmu varbūt palīdzēt otram. Tas pašlaik notiek, jo, teiksim, ir arī uzņēmuma iekšējās sistēmās iespēja, ja tur komunicēt tādā čatu veidā, ja tur uzdot jautājumus vienam otram un dalīties materiāliem un tā tālāk. Nu jā, nu lai progress tāds, tas viss palīdz arī mācīties visādi punkti iespējamie, ja, ko naudu var aizstāt ar punktiem, varbūt, ja, nevajag prēmiju. Šeit ļoti interesanti arī globālais līderu saraksts. Varbūt, ka vajag dot cilvēkiem iespēju nopelnīt, ja, to redzēt. Tas ir no viens internetu portāla, kur cilvēki par IT lietām, par programmēšanas jautājumiem raksta viens otram un komentē un rada tādu zināšanas bāzi. Nu, kā mēs atceramies vecos laikus, ja padomju laikos, ka goda dēļi, ja, nu, kaut kas līdzīgs varbūt ir, man liekas, visiem jau tas nepatīk, vai nē, varbūt varētu tomēr kaut kādos zināmos elementos to goda dēļus rīkot, ja. Nosūtiet darbinieku svarīgā misijā, nevajag vienkārši viņiem iedot uzdevumu sarakstu, ja, bet kā misija, bet arī varbūt to visu ir elektroniski darīt sistēmā, to uzdevumu sarakstu, tas ir ļoti svarīgs, ja. Nu, te ir viens uzņēmums, konsultācijas uzņēmums, kas to visu ir, teiksim, palīdz ieviest ļoti lieliem citiem uzņēmumiem, ja, kas runā par krīzi, ja, ka neviens nav ieinteresēts patiesībā, neviens neizmanto uzņēmumu iekšējās sistēmas, klienti arī nav ieinteresēti, un redz, kur viņiem ir palīdzējuši, ja, Deloitte un Autodesk un Universal Studios, kur sasniegt ļoti labs rezultāts. Nu jā, un tas ir tāds cikls, ja, kad motivācija, tad ir sociālā rīcība, jā, un tad ir tā tālāk, ja. Ir vairāk to ciklu, kā cilvēks iesaistās, viņš ir apmierināts, viņš iesaistās atkal, teiksim, dažādi līmeņi, jā. Un tātad, nu, teiksim, ir arī, protams, pretargumenti, ja ir domāta kāda tāda koruptīva sistēma, ja cilvēkiem visu laiku dot punktus, tad kas notiks, ja netiks dot punkti. Un, jā, nu šeit ir vēl kaut kādi, protams, iespējamās negatīvās puses uzskaitītas, bet, nu, tas nav tik ļoti patiesībā pārliecinoši arī mīnus. Nu, šeit labi piemēri, ko es nekomentēšu daudz, ja, bet piemēri ļoti labi, daži rezultāti ir sasniegti. Oskar ceremonijas skatīšanās. Nu, varbūt tas, zināmā mērā, ir vēl tāda modes lieta, ja, punkti un kaut kāds balvas, ja, tur tāds virtuālās balvas. Tomēr, patiesībā, tā ir ilgtermiņa tendence, un es domāju, ka tas arī būs pēc gadiem 10 visi izmantos. Es, kur pētnieki Sebastians Zetriņš saka, 3 gados mēs runājam, kas tur ir dizains vai motivācija, nevis par vienu stratēģiju, bet, teiksim, izmantot to iedvesmu nospēlēt. Jā, nu, šī pieeja strādā, bet tas nav nekāds maģiskais eliksīrs, un tas var palīdzēt arī pētniecībā, ne tikai biznesa vadībā, daudzās jomās. Vajag vienkārši domāt ar atvērto, varbūt, skatījumu, ja, pieņemt jaunās lietas.
Nu, teiksim, tas uzņēmuma vadītājs, kurš redzas jau priekšā šādi paneli, ja, kas izstāst pēc kaut kādas automašīnas vai pēc lidmašīnas vadības paneļa, spēlēs visu laiku, kāpēc nevarētu vispār arī spēlēties? Īstenībā, nu, jā. Paldies. Tas ir viss. Nu, uz replikas jautājumu. Jā. Replikas jautājumu. Nu, es varbūt tad neiedrošinu auditoriju pats sākšu ar tādu, nu, varbūt kā saka, izvērst jautājumu, drīzāk kā repliku. Tad, nu, patiesībā jūs pamatā runājat par spēlēm apmācības procesā, vismaz tā es to saprotu. Nē, tas ir arī, teiksim, sacensības, teiksim, darbiniekiem var dot punktus, viņi var redzēt, cik varbūt viņa kolēģis ir daudz labi kaut ko izdarījis. Vai, ne? Jā, nu labi, bet es varbūt pagriezīšu tieši, jūs piekritīsiet, ka apmācības procesā, un es tiešām uzskatu, ka tas varbūt varētu būt spēlēt. Es pats arī gāju tādās apmācības programmās, teiksim, es kādreiz strādāju ar bankām, mums bija tāda interaktīva apmācība, tiešām izskatās uz datorspēles, ar jautājumu atbildes. Nu, lūk, man arī, godīgi sakot, patīk datorspēles, varbūt ne tāds, kur šaut, bet tiešām tur pilsētu būvniecību vai kā. Un es pats atceros divus piemērus, kur, manuprāt, tiešām, nu, kā saka, sekmīgi, lūk, tāda padomju armijā, tur, kā saka, mūs gatavoja kā rezerves virsnieks, tur bija, nu, jūs varbūt ziniet, ir tā krievaldā, противотанковую управляемую реактивную снаряды. Ja, tāds reaktīvs šāviņš, kuru, kad izšauj, viņam valkās līdzi vats, un viņu var vadīt uz mērķi. Un tāds šāviņš izmaksā, nu, es nezinu, laikam, rubļos tur vien, bet nu, mūsdien pārēķinot, teiksim, uz dolāriem, es domāju, kā $1000 vismaz. Un, lai apmācītu visus rezerves virsniekus šiem šāviņiem, nu, tas izmaksā ārkārtīgi dārgi. Un tāpēc tiešām bija izveidots tāds, nu, spēle, ja, kur tā šaušana notika, bet tas ir kā viss, nu, kā saucās kā trenažieris. Lūk, tā ka, manuprāt, tas tiešām ir labs piemērs, ka spēle var tikt izmantot apmācībā, jo, nu, tā tad, ja mēs to reālajā dzīvē izdarītu, tad tas nerunājot jau par to, ka varētu radīt ar draudus pats, kāds tur ļoti neveiksmīgi izšauja. Tā viena lieta. Un otra lieta, kur es to saskāros, bija Stokholmā, kur es tur 3 mēnešus strādāju vienā, tur blakus kabinetā, tur es tā tagad toreiz īsti nesapratu, bet tagad sapratu, ko tie cilvēki tur darīja. Viņi izstrādāja to spēli, ko sauc SimCity, pilsētas būve. Ja? Un kas manā izpratnē arī ļoti labs apmācības modelis tieši šajā lietā, kur Latvijā patiesībā nav speciālisti. Pilsētas ir sekundāri. Jo pilsētā attīstās atbilstoši kaut kādiem nosacījumiem. Tādā man tā ievada replika. Bet, lūk, mans jautājums ir, kur? Vai mēs tiešām varam uzskatīt, jo studentiem jau arī patikt, ja, manuprāt, ka apmācība pamatā būtu tādām spēlēm. Bet vai, ja mēs tiešām gribētu apmācību balstīt pamatā tikai šādām spēlēm, vai tas neradītu kaut kādus papildu riskus? Lūk, es gribētu apgalvot, ka, lai gan man patīk šīs spēles, taču augstākā izglītība visu balstīt tikai uz šīm spēlēm, manuprāt, būtu ļoti risks. Protams, ka tikai nē, es domāju. Patiesībā jau tagad arī universitāšu sistēmas ir tā populārākā modulu sistēma, ja. Es studijas, ka visus tur slaidus liek iekšā, un tur visus multiple choice testi ir iespējami. Arī, teiksim, kaut kādi elementi, ja tu redzi savu rezultātu, pret pārējo grupas rezultātu, ja tur teiksi augšā vai lejā. Tas arī ļoti būtisks tāds spēles elements un sacensības, ja, bet, protams, tikai nē. Nu, jā, teiksim, uzņēmumos arī varētu to internetu, ja, padarīt mazliet varbūt līdzīgās sociālajiem portāliem, ja, bet jāsādā ceturtu būtu tiešām par tēmu, ja. Es pārējos pie kolēģis, var viņiem elektroniski sarakstīties, kas arī tagad jau daudz tur ir, ja nav viņiem jāzvan, un varbūt viņi citā vispār pasaules ir pilsētas malā, un kas tur ir kaut kāda informācijas apmaiņa un salīdzināšana. Nu, jā. Es to tā grūti formulēju, bet mums rodās stipras bažas, ka ja mēs uz ko kā iet izglītības ministrijas, ka vajag studenti mājās skatīsies tur internetā lekcijas un uz augstskolā nāk spēlēt šīs spēles. Tas man liekas mazliet riskā. Es neizslēdzu, ka tas var būt tiešām, nu, kā es teicu, tur kā izšaut šāviņus, raķeti, jā, varbūt arī tiešām pilsētvids, jā, to SimCity, kurš tur vairāk punktus savāk būvējot. Bet, ja mēs visu izglītību gribētu padarīt par tādu spēli, nu, lūk, es vienkārši esmu bažas, ka tas, manuprāt, tas varētu daudz ko zaudēt. Kaut gan man pašam patīk tieši.
Nu labi, lūdzu, vēl varbūt kādi jautājumi. Es esmu šāvs no tā šāviņa, kas saucās Turs. Un arī uz tā trenažera pilnīgi dažādi iespējas un dažādas jūtas smakas vēl ar šāviņu uz trenažera, taču mēs netrāk visiet ar īstojas, mums galvoja, kas ir citu vadību.